Kaut kur esmu te iepēries, bet, nu, upe tepat ir. Tūlīt jau vajadzētu parādīties. Pat noizaudzis ir konkurēt. Pirmais mazulīts ir. Pastīsimies, varbūt vēl tur kāds bedrīt tur smuki ir. Tikai, protams, jāiemet sākumā. Kaut kāds koks ir, kā iemet uzreiz ieķērās. Tepat aizmet tālo metienu un aizsprūksim vēl priekšā vēl viens reku maziņais. Nu, ko, 2 maziņā? Jācer, ka kāds lielais arī būs.
Nu, tope. Kaut kāds maziņais uzsita. Jā, pagaidām 3 forelītes, visas pilnīgi vienādas. Visas maziņas, visas tā kā nomērītas. Šī, es domāju, ka arī bija mēram tāda pati. Jā, diezgan zems līmenis, ir kaut arī lietas līja. Diezgan daudz, bet nu līmenis zems ir. Upe diezgan aizaugusi. Ņēma. Bet nu atkal maziņš. Atkal maziņš, copīt bija, bet... Domāju, ka viņš šis dabūja pa zobiem un otrais diez vai ņēmas. Jā, tur tāda bedrīte ir. Jā. Bet arī tur tālāk ir smuka vietiņa. Nu, cope bija. Bija cope. Nē, šodien kaut kā otro reizi neņem. Ja pirmā reizē nepaņem, tad ir viss. Redz zālīte. Jā, varbūt jāpamēģina, jānomaina tas rotiņš. Jāpamēģina oblarīt. Maziņais atkal skrēja pakaļ. Uzsit un viss. Paņemsim. Uzliksim oblarīt, pamēģināsim. Jā, mēs pamēģināsim. Šo te. Noķerts ir daudz uz viņu. Kā skatīsimies. Varbūt, ka šoreiz oblarītis strādā. Jo nu pagaidām uz rotiņu tikai maziņi ir bijuši. Tā kā pamēģināsim. Iesim uz priekšu, skatīsimies. Bet, jā, te ir dziļa bedrīte. Jā, vobleriem ir 2 vienžubu rāķi bez atskabarga. Ir, protams, savu mīnusi. Nevienmēr tās zivs tik labi uzķerās, bet vieglāk viņi ir atbrīvot un tik daudz neķerās. Neķerās ne zālēs, kokos, viņš smukāk slīd pāri. Tā kā jā, nu, ir savi plusi, savu mīnusi.
bet ļautiņi tomēr saudzīgāk. Tāpēc arī visiem man nav, man liekas, kaut kādi 2, kam man nav. Bet pārējiem visiem ir viens žaburāķi virsū. Laba. Aizgāja. Šī bija laba. Varbūt bremzīt vajag bišķiņ stingrāk, bet it kā uzcirt. Bet jā, šī bija smuka. Notreiziņa diezā ņems. Jā. Šī būtu noteikti šī gada lielākā, ja šogad pagaidām vēl tādi smuka eksemplāri nav trāpījušies. Bet, adrenalīns ir dabūts. Tas ir labi. Oblerīts, redz. Bet tas ir tas, ko es stāstīju noteikti par tiem vienžaburāķiem. Kad var tā gadīties viņi kārtīgi. Tā smuka nepaņem, tad... Bet, vismaz zinām, kā ir. Un kā oblerīti ēd. Tā, copa bišķiņ mums pazuda, bet tas, manuprāt, tāpēc, ka parādījās pēdas. Nav šodienas, bet, nav arī vecasiņas, tā kā tas jau baigi iespaido copu. Ja kāds pa priekšu ir bijis, tad liela iespēja, ka copa būs daudz švakāk. Bet, vēl mēs plīni krūmos nemetam, vēl pastaigāsim. Varbūt, ka kaut ko mums izdodās vēl piemānīt, bet, jā, pagaidām ir kā ir. Viena smukākā tā mums aizgāja, un tad ir kādas 3-4 maziņās, 3, manuprāt. Bet pamēģināsim, mēs pamēģināsim. Jā, upe tāda ļoti aizaugusi, netīra. Daudz dūņas, dubļi sastājušās. Tur, kur straumīti ir, tur ir viss kārtībā, bet vietām, kur ir tāda lēnāka, tad tur ir diezgan tāds aizaudzis viss. Daudz koku sakrituši sanāk kāp pāri, pa krastu plīst. Jā, tas scenārijs līdzīgs kā iepriekšējai copai. No sākuma kaut kas ir. Liekas, ka būs ok, un tad vienā brīdī viss. Neiznāca ieni nekā. Tu tik ej un met. It kā vietiņas ir, bet zivs ārā nenāk. Jā, pieļauju, ka tās pēdas varbūt kaut ko iespaido. Tas man te pa priekšu iet, bet reizēm arī tad kaut kas ir, tā kā, nezinu. Bišķiņ sāk zust jau cerība, tāpēc kaut ko vajag noķert. Vai gribas iet vēl uz priekšu. Tā kā tā. Es saņēmu jautājumus par to putnu aplikāciju. Tātad aplikācija saucās Merlin Bird ID. Un tas princips ir tāds, ka mēs varam uzspiežam klausīties. Tad šī aplikācija tātad atpazīst pēc putnus, pēc skaņām. Un
Tad mēs šos putnus varam atzīmēt. Šeit man viņam tātad ir jau ķeksīši, kad es viņus jau esmu atradis. Un tā mēs varam atpazīt putnus, kolekcionēt viņus. Tātad, man pagaidām ir 85 putnu sugas. Bet, kopā ir ļoti daudz, varam uzlikt. Sākumā jāuzliek ir latviešu valoda, jo tad tie putni ir angliski. Un diezgan interesanti ir. Varam paskatīties, kādi putni jums apkārt ir. Un ļoti daudz interesanti putni un dažādām dziesmām, tā kā ir vērts pamēģināt. Kaut kāda maziņa atkal paskrēja līdzi, bet paņemt nepaņēma. Un ieskrēja atpakaļ zem tā lielā bāļķa tur. Jā, kaut kas, bet ūdens ir dzidrs. Līmenis ir diezgan sekls. Kā zivs jau arī, domāju, diezgan tramīga. Drīz jau noteikti arī beigsim. Pastīsimies, kas te aiz līkumiņa darās, jo te ir, te ir diezgan, jā. Viss ir vienos kokos, baigā ložņāšana sanāk, krasta aizauguši. Tāds baigā ložņāšana sanāk un kaut kur līst, kaut kur pa krūmiem, kaut kur pa kokiem. Varētu tikai zivtiņu jau noķert, būtu visam skaisti. Skatīsies. Pagaidām jau likās tā diezgan bezcerīgi vairs. Jā, laikam, ka arī šeit es noslēgšu to gājienu. Jā, to tikšanu diezko nav. Kas nav, te viss ir aizaudzis. Koki sakrituši. Tā jau upe tā tīra neko, bet kā kurš posms. Tā kā tā šoreiz laikam jau ka nekas īpašs, bet vismaz pabūts ir. Mazie ir, tas nozīmē, ka arī lielie ir un būs, un tas jau ir labi. Tā kā līdz nākamajai reizei. Visiem neasakas.